pulksteni 17.29 datumā uzņems metu Latvijas universitāti. Dubra labi spēlē, un paliek no Ventspilsniekiem Suhānaus. Pretiniekam skājas pie tam kuram, Jurijam Žigajevam, pretinieku bīstamākiem un rezultatīvākiem spēlētājiem. Žigajevs izkārtoja savu sitienu pozīciju, izdarīja visu, lai viņam būtu. Ugunskuriņu uzkūra. Bet šoreiz bez sitienu viss beidzās. Šodien ir pārāk labajiem, lai arī uz papīra tas iespējīgs fons Latvijas futbola līmenim, bet šodien vienalga Jelgava man patīk, spēlē pietiekami pacietīgi, pietiekami... Atkina, patīk viņam šāds sitiens izpildīt. No pirmo pieskārienu tomēr vārds gūt neizdevās. 11 vārds Liepainieki ir guvuši, bet laika posmā no 15 līdz 30 minūtē nevienu reizi vārtu guvumu viņiem nav, un arī Pa vārtiem mēģinot sist. Žēl, ka viņam visai maz ļauj piestāties uzbrukumiem. Piemēram, Simonam Pauļam, kurš šeit ir bumbu šajā ziņā. Nu, pirms kādu laiku Pučīnskis solīja, ka vajagot pastrādāt pēc standarta situācijām, jo tās tomēr mēdz ik pa laikam izglābt komandu. Izskatās pēdējos sodu laukumā, nu nebija Ventspilsnieki tur gatavi pēc bumbas steigties. Atgūst Ventspilsnieki ātri. Netiek bumbas Turkaus. Gaugads arī netiek. Nu, Dubra tiek. Nu, tiesnesim aizrādīja. Jurijs Dubur 17, Jurijs Žigājevs Dubur 10, Visvalds Ignatāts Dubur 8. Arī pēc Timofejo CTR bubnai paliek Ventspilsniekiem, dots uz priekšu Jūrmala. Piespēl sodu laukumā, tagad Dubra gada spēlē precīzi. Kārtējais Ventspilsnieku uzbrukums veļas uz Putniņu vārtiem, un nekur tālu neaizveļas, neprecīzi piespēle. Jā, mēģina iespējas iedot šeit pusa kreiso, kā kurāk ir nebūsīs. Dubra ar vampi cīnās, pazaudēja vienā brīdī bumbu, bet tagad pastāvs. Ignatāns spēlē pārpakšu. Ignatāni centrējums un Igors Labuts fantastiskā veidā atkal glāb savu ko. Ir labi piespēle, Jančuks līdz bumba īsti netiek un Spūtais jau pārtver to. Dubra pret Dželiašvili bieži esmu redzējuši to divu cīņu visas spēles garumā. Iespējas, bet mēs pavērosim, ko viņš spēs izdarīt sev apmēram 20 atvēlētajās minūtēs. Dželiašvili. Tāls metiens, tā arī ir. Daņīlovs tur. Un bloķē sitienu Dubra. Dželiašvili nebija gatavs pēc šis tas bumbas iet. Dubra pret Paplavski. Tur viens otru. Žuļovs ar Kurākinu. Tad viens patur, tad otrs. Dubras ir bumba. Un Timofejovs saglabā bumbu, pārķert, atkal Jelgavnieks sitiens. Dubra. Risinājums. Daugavpilieši met uzbrukumā, Sokolovs, centrējums. Dubra labi spēlē. Miss ir atgriezies laukumā. Un bumba līdz Marekam Zuntenam nenonāk. Nedaudz riskē Ventspilsnieki dažās epizodēs. Tagad labi sanāk Solovjovs. Un Dubra labi nospēlē. To kā lido bumba. Nu jā, tāds Suhānovs tur nedaudz nežēlīgi cīnījās. Steidzās Fumasī. Nu, pilnīgi nevajadzīgi viņš steidzās. Uzdāvināja Pilniekiem, ka nebija neviena Spartaks spēlētāja bumbas ceļā. Atņem vēlreiz Spartaks bumbu. Un Dubra kritienā labi spēlē. Turpin Spartaks uzbrukt ļoti enerģiski. Sodlākumā bumba Fumasī. Dubra viņu tomēr atbruk aizsardzību vairāk jādomā. Bet nesnāk Ventspilsniekiem bumbu nesanāk pieturēt. Atkal Spartakam uzbrukums. Labi nospēlēt Dubra šeit izklupienā.
kārto Getras, un tas laukumā arī Jūrmalē vēl viena maiņa būs. Arefšats Hačatrians. Spēlēt haotiski aizsardzībā un agri vai vēl, bet Rīgas Daugava bumbu pārtver. Savens šeit pārtver bumbu Rečickis. Tagad gan bumba pie Ventspils diezgan brīvi un var attīstīt. Abdul Tofikam neveiksmīgi bumba pie Rīgas Daugavas ar bumbu Tamušaus stautietim Savenam. Savens nospēlē ļoti rūpīgi un būs dzeltenā kārtīte. Pretinieku, jā, var arī par neapzinātu rīcību iedot sarkano kārtīti. Nestrīdos ar jums šajā jautājumā. Te bija ļoti bīstami. Rīgas Daugavā sākumā izveidoja momentu Borovskis un Rīgas Daugavas centra aizsargi un citi augumā ražanākie futbolisti. Atkal Grevis cīnās, bet labi no viņa atbrīvojas Dubra un uzvar gājis divciņā. Otrajā divciņā. Pēc tam sekoja vēl 3 vārti viņu vārtos. Notur Dubra uz muguras sev pretspēks. Ja Jelgava saka, es domāju, Golubevs īpaši maiņām šobrīd arī nesteigsies. Viņi varētu apmierināt tas, ko redz laukumā. Pauļus un trešo es no savas palīdzības neatpazīstu. Bet, var nosaukt, kas ir rezerves uz Smirnovam. Turpinās Šiļuks. 1-1. Žuļevam spēlē. Žuļeva centrējums. Dubra ar galvu. Briesmas nav garām. Ošs. Kačīro. Izdod saglabāt viņam bumbu un Kovaļovs partneriem turpina cīnīties. Dubra bez noteikuma pārkāpuma viņš atgūst bumbu. Un Ventspils. Dubra labi spēlē. Tur Azus atstāja Ahmedam bumbu, kā. Tagad, ticamēc, būs centrējums piespēja soda laukumā. Ventspilnieki neaizsarās līdz bumbai, bet pēc tam nolas situāciju. Apsteidz Žigājevu. Karašauskas uzbrukumā. Nepaklausīja Dubra tagad. Migāzovs dots uz priekšu. Siļņēnikovu piespēja būs centrējums. Tā arī ir. Un tur Dubra ļoti labi spēlē. Izniek atbruņo Žigājevu. Bet pašiem ar ātspēdus nesenāk. Labi Dubra nospēlē, bet kurš minēs bumbu? Sukānovs. Par spriedzi, kas ir laukumā. Gabals nogāž Žigājevu, bet viss ir noteikumi robežās. Nepagūst sagrupēt. Migāzovs labi noķer bumbu, bet šoreiz Karašauskas neaizbēg no Dubras. Dubra pirms 15. Krīt Šabala un brīnās. Tagad krīt arī Tarāsovs. Mēs spēkējam iespēju pretuzbrukumā, kamēr Skauto brīnās. Dubra ir tas, kurš dodas uz priekšu pār tālu. Ahmeds nē, tomēr saglabā bumbu. Nezinu, kāpēc Migāzovs turpina kontrolēt bumbu. Ar vairākiem vēstniekiem izcīnījies. Arī tagad turpina cīnīties. Bet Ignatāds tikko nāca laukumā. Siņeļņikovs lielā ātrumā dodas uz priekšu. Ignatāds viņu tomēr noķer, piebremzē. Tālāk jau komandas biedri. Varbūt piespēlsot laukumā. Tur Dubra saimnieko, bet bumba paliek Skonto. Viņš joprojām rezultīvākais spēlētājs komandā. Viņa kontā ir 7 vārti. Tikpat gan jau ir ar Vadimam Jančukam, kurš pēdējā laikā ir tieši šajā ziņā pievilcis. Jančuks arī šo sākumā bija ļoti produktīvs un citādi ļoti Un atkal Turkovs ir rādās vainīgs, ātri izspēlē Daugava. Jau pirmajā puslaikā teica, ka šī ātrā saspēle, ātri. Kačānaus. Dubra. Lai ko teikt par to, kā Dubra spēlē ar. Lai gan te. Bija ļoti nikans, ka neviens viņu neatbalsta šeit. Presingojot Ventspilniekus. Būs bumba Ventspilniekiem. Tad nedaudz slaidāks izskatās Ventspils sodlaukums Dubrā! Bet nesanāk Ventspilniekiem bumba nesanāk pieturēt, atkal spārnākam uzbrukums. Labi nospēlēt Dubra šeit izklupienā. Un Jančuks var aizbēgt vienatnē pret Paulovu, kas būs tālāk garām vārši. Kvalitatīvi aizvietotāji viņam. Dubra prasa piespēli uz tālo stāvu. Saņem un
Ne bez rikošeta palīdzības, Kaspars Dubra gūs savus pirmos vārtus. Nu, jāsaka, ne brīnumainākais ir fakts, ka bumba iegāja vārtos. Brīnumainākais ir fakts, ka Dubra Mareka ķeras rokās. Bet tagad soda sitiens. Sēdrējums, sitiens! Nu, šāds te ļoti bīstami nav sanācis. Dubra lavās uz tālo stabu, kur būs piespēle. Tieši arī uz Dubra aptuveni ir piespēle. Un, pārliktnis. Smirnaus pāri. Pie Ventspils vārtiem. Žigājos pats arī izpilds stūru sitienu. Kurš sitīs? Jančukām. Nē, tas ir. Šoreiz tas ir Dubra, kurš gūst vārtus. Burzmā izšāva kāju. Un 2-0. Soļakas Žatkins, kurš šobrīd ir uz Ventspils rezerves soliņa, Igors Barinovs Jūrmals dublieros. Kurakins liels spēlē Vlasovs. Teica, Aleksandrs spēlē pēc, tas nebija Kurakins, tas bija Dubra, kurš sit ar galvu. Kurakins centrēja sulokumā, nu pirmais moments arī Ventspilī. Dubra nevar teikt, ka viņš sita slikti, viņš sita tālajā stūrī, bet Vlasovs. Jā, kāds pēdējums sanāca Liepājniekiem. Tarasovs. Ļoti ilgi Dubra tur apstādā bumbu, nu nav arī jābrīnās. Galvā. Kad Tarasovs tika atstāts solokuma vidū brīvs. Krūmiņš kļūdās izgājienā, dega līdz bumbai un arī 1-0. 20. minūte Ventspils atklāja rezultātu, jo pirmo reizi īsti neizdevās tik pēc ideāla, tad tagad Dubra pielibo bumbu tukšos vārtos. Krūmiņš atsēdojas vārtos, Jānis gāja izgājienā, netika līdz bumbai. Uzbrukuma turpinājumā pie tālā vārda staba bumba nokļuva pie Kaspara Dubras un viņš gūst šajā sezonā. Pagājušajā gadā Maksims Vasara atgriezās no Čehijas, kur arī vairākus gadus ļoti labi atgriezās Latvijā. Jančus vārtu priekšā, bet netrāpa vārtu. Piespēles sodlaukumā, Turkaus vēl vienreiz. Dubram bija lieliski iespēja. Uz ārdienu dažkārt arī jāpiešaujas izrunāšana ziņā. Dubra! Dubra! Lūk, kā atlec pie Dubras bumba. Iespējams, arī bija vēl viena spēle ar roku sodlaukumā, bet gandrīz Labuts jau nofiksē bumbu, tomēr izšļūkt ārā spēcīgs. Nu, pirmais tiešām kārtīgais moments. Blaks bija aizsargs, nebija tagad Turkos. Un tagad! Ohoho! Tiek nozīmēt. Katrā ziņā sanāca uzdāvināt šādā veidā bumbu Ventspilniekiem. Daugavai. Piespēle Žigājevam. Žigājevs atmet. Ventspilnieki tur tālu no tās vietas, kur izgāja bumbu autā, izpildīja autu. Bet, nu, pēc tam Žigājevs saņem bumbu. Kāpēc? Dots uz sodu lauku. Cetrējums. Dubrā! Bet ir pieskārās vai nepieskārās, bet bumba ir vārtos. Šķiet, ka tomēr aizskāra Kaspars Dubra bumbu. Un ievirza to tālajā stūrī, nu gan ir 3-0. Ārtai turpin šeit traucēt Ventspilniekiem uzsākt uzbrukumu. Nu, Ventspilniekiem īpaši neko nevajag vairāk uzsākt uzbrukumu. Šo puslaiku taču tā mierīgi var nospēlēt līdz beigām. Labi saspēles starp Jančuku un Suha. Smirnovs citēram netiek, bet tur Kurākīts pie bumbas. Siniets, vārds tāps un ir bumbu vārtos arī. Ignatāns jācentrē. Ignatāns centrē uz tālu vārdu stabu. Nu, nē, tomēr līdz bumbai netiek. Sākumā neviens un Kaspars Dubra trāpa pa vārtu stabu. Un tik. Viens no manāmākajiem pirmajā puslaikā ir Visvaldis Ignatāns. Nu, viņa tēvs arī atrodas šeit stadionā un vēro viņa spēle, bet tagad Daniels Tirkovs. Putais glāba komandu no šķietuma drošu vārdu zaudēm. Labuts, es domāju, jau nebūtu paspējis glābt savu komandu. Tagad vēl viens sitiens rikošets. Labuts paspēja un Igors Labuts glāba savu komandu. Stāvs.
Ignatāns spēlē pārpakšu. Ignatāna centrējums un Igors Labuts fantastiskā veidā atkal glāb savu komandu. Kaspars Dubra gandrīz guva vārtu savā 100. spēlē virslīgā. Un ir